Sveicināti. Es ceru, ka jūs varat dzirdēt, redzēt un saklausīt. Tūlītās arī uzlikšu paralēli foniņā, lai jūs dzirdētu vēl labāk. Nē, lai es pati redzētu un dzirdētu, ko es daru un ko es stāstu jums un ko jūs redzat. Tālūk. Un tūlītās sapratīsim, kā man te jāpauž. Jā. Tūlītās es arī noņemšu no skaņu, lai es visu redzu un dzirdu. Un mēs sāksim mūsu nodarbību. Šodien ir īstenībā diezgan tāda, kā teikt, neordināra tēma. Līdz šim es neesmu neko tādu, manuprāt, stāstījusi jums un rādījusi par šādiem te jautājumiem. Un mēs sapratīsim, kas ko kā. Ja būs baigi sarežģīti, jūs man sakat, lai es vienkārši saprotu, ir pareizi vai nav pareizi, un, kā labāk darīties un izstāstīt jums to visu, ko es pati zinu un ko es esmu no savas pieredzes izzinājusi un arī saskārusies ar tādām lietām. Un kāpēc es izvēlējos šo tēmu par radošās personas un starptautisko preču un pakalpojumu tirdzniecību, platformas piegādātāju dokumentāciju un uzņēmējdarbības iespējas? Tāpēc, ka ar vien vairāk un vairāk sāk parādīties šī lieta, kad mēs ejam uz ārpusi no Latvijas, un mēs ar vien vairāk un vairāk kaut kādas lietas darām ārpus Latvijas. Vai arī mēs pērkam kaut kādas lietas vairāk un vairāk uz Latviju. Un līdz ar to, tāpēc tas ir būtiski un aktuāli saprast, kā tad labāk darīties un kā rīkoties. Un tāpēc ir šodien tāda tēma. Un šobrīd, ja jums ir kaut kādi jautājumi vai kaut kādas lietas, ko jūs nesaprotat vai gribat tā kā labāk saprast, jūs man sakat čatiņā, es čatu ik pa laikam paskatīšos un sapratīšu, kas mums notiekās ar jautājumiem. Noteikti droši rociņas varat celt un varam vienkārši ieslēgt mikrofonu un vienkārši padalīties ar savu jautājumu, jo es pieskaršos tādiem jautājumiem, kas būs šodien, tas ir preču un pakalpojumu vērtību un no citām Eiropas Savienības valstīm un iegādi no citām Eiropas Savienības dalību valstīm un jūs neredzat vēl pagaidām neko, to, ko es jums stāstu. Es to tikko sapratu, bet tūlītās mēs sapratīsim, kā jūs to visu varat ieraudzīt. Tā. Varbūt tās, Lita, varbūt tās varat padalīties. Jums ir kaut kādi konkrēti jautājumi, jo šodien man bija diezgan maz to jautājumu, līdz ar to, tāpēc ir tik, cik ir viņi, bet noteikti varbūt tās jums ir kaut kādi jautājumi, kurus tā kā jūs gribētu saprast, lai mēs varam iziet cauri. Jā, šīs dienas tēma mums ir radošās personas un starptautisko preču un pakalpojumu tirdzniecība. Platformās un piegādātājiem dokumentāciju un uzņēmējdarbības iespējas. Šīs tēmas tā kā es sadalu drusku mazākās sadaļās, un tad mēs izējam cauri ar šiem te visiem jautājumiem, un tad skatāmies, kas mums ir vēl neatbildēts, un varbūt tās ir radušies jautājumi. Šoreiz es arī esmu pielikusi savu telefonu, ja gadījumā kādam ir steidzams jautājums, var droši uzzvanīt, bet mēs vienosimies par laiku un iespēju atbildēt, un ja tas jautājums ir sarežģītāks vai kaut kādā veidā komplicētāks, tad mēs vienkārši uzrakstam uz e-pastiņu un pajautājam. Kāpēc šādas tēmas? Tāpēc, ka, lai mēs saprastu, tad, kad mēs iesaistamies, ja mēs darbojamies Latvijā, mēs esam Latvijā,
un sniedzam pakalpojumus Latvijas cilvēkiem, Latvijas fiziskām juridiskām personām, tad mēs sniedzam pakalpojumus uz Eiropas Savienību, kas jau ir drusciņ tālāk, un tad ir trešās valsts. Vai nu mēs arī saņemam šīs te pakalpojumus vai preces no Eiropas, no trešajām valstīm, un te ir ļoti jāievēro daudz dažādi noteikumi. Un es esmu apkopojusi tādu komplicētu pamatu varbūt tās sākotnējām rīcības plānam, pirms mēs izdomājam kaut ko darīt, pārbaudīt un saprast, vai mums to vajag, vai to nevajag, vai tas cik tas maksā un kā tas ietekmēs mūsu mazo biznesu, kā mēs varam paplesties, kā mēs varam ielikt tajā ārgaitas vilcienā, kas ir digitalizācija un mūsu arī radošo personu tirgus, gan Spotify, gan Apple Play veikals, gan Google Play, šie te visi internetu veikali, kas ir gan Amazons, gan varbūt tās tiem, kas ir vairāk meistari un rokdarbnieki, kā ielikt iekšā Etsy vai Stripe izmantot vai Booking.com, un ko tas jums maina, un noteikti ir vesela kaudze, vesela liste ar citiem šīm te e-komercijas platformām, tas pats YouTube vai tas pats Faila.lv, kas ir Latvijas produkts, tas mēs varētu arī viņu nosaukt, arī tā pati ss.lv, ja mēs piedāvājam kaut kādus savus pakalpojumus, varētu tikt uzskatīt arī par šo te platformu. Tāpēc, pirms mēs ķeramies un mēs saprotam, kur mēs esam, kādā lauciņā mēs esam, mums ir jāsaprot pamatjēdzieni, kas ir imports, eksports. Mums ir jāsaprot, kā mēs to varam darīties, kādas iespējas mums vajadzīgas, kādas mums programmatūras vajadzīgas, lai mēs to varētu darīt, kas mums veidojas ar muitu. Ja mums ir Eiropa, tad mums muita nav, bet ja tiklīdz ir tālāk, ārpus Eiropas Savienības, tā mums ieslēdzas muitas tarifi un arī pievienotās vērtības nodoklis arī gadījumos, arī tad, kad mēs darbojamies ārpus Latvijas, Eiropas Savienībā, tad arī tur ieslēdzās mums tādas lietas kā PVNs, pievienotās vērtības nodoklis zināmos gadījumos, un jāsaprot, ko mēs darām. Tas ir viens liels bloks, kad vispār mēs izdomājam, ka mēs darbosimies, pērsim vai nu internetu veikalu vaļā, vai nu paši pirksim, pārdosim, eksportēsim preces. Un tad nākamais bloks ir, kādā veidā mēs to darīsim. Vai mēs izmantosim kaut kādas platformas, vai mēs paši piegādāsim, vai mēs paši pirksim, vai mums būs patiešo piegādes. Vai tas būs digitālais produkts, vai tas būs, kas tas būs. Ja tās ir fotogrāfijas, tas tikpat labi arī varētu būt fotogrāfijas, kas ir digitālās un šīs lietas. Tā kā ir daudz jautājumu, kuri jāatbild ir. Tātad ir PVNs, pievienotās vērtības nodoklis, jo viņš spēlē lomu, ja mums ir apjomi lieli. Eiropas Savienības tirgu, vai mēs pērkam, vai mēs pārdodam, tie ir 10 000 eiro. Kas tiek pārdoti precēm, pakalpojumiem mums šī gadījumā vairāk nav nekāda ierobežojuma. Ja mēs saņemam pakalpojumu vai sniedzam pakalpojumu, mums momentāli jābūt reģistrētiem pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā. Tad, kad ir trešās valstis, tad ir jāsaprot, ka noteikti tur būs, ja mēs vedam prom no Latvijas uz trešajām valstīm, pieņemsim, Amerika vai Indija vai Turcija vai kāda Āfrikas valsts vai Čīla, tā ir eksporta procedūra. Ja mēs vedam no kādas valsts iekšā Latvijā, tā ir importa procedūra. Un tad tas nozīmē to, ka mums ir jāsaprot, vai mēs to paši darām, vai mēs algojam kādu šo te muitas brokeru, kas mums to palīdzēs, vai kāds cilvēks, kas to zina un saprot. Bet ir tāda lieta, ka šīs te lietas, kas skar muitu, ar vienu vairāk un vairāk paliek modernākas, vienkāršākas, saprotamākas, un arī pat Latvijas dienestam ir bijuši semināri nesen. Viņi ir atrodami mājaslapā. Ja mēs iesim, mēs skatīsimies, varētu būt, ka es parādīšu, kurā vietā jūs to varat atrast.
Un varēsiet arī izmantot šos te seminārus kā palīgu līdzekļus, ja jums ir šādas darbības, kad jūs eksportējat vai importējat kaut kādas lietas. Importam arī pastāv divi varianti. Ja jūs esat PVN maksātāji, varat uz robežas samaksāt, varat nemaksāt, ja jūs esat noformējuši īpašu režīmu. Bet tas jau ir citai nodarbībai stāsts, un tas jau arī ir īstenībā profesionāļiem grāmatvežiem, kas to dara un nodarbojas ikdienā. Nākamā lieta jāsaprot, ar ko mēs sadarbojamies. Vai tā ir saimnieciskā darbība jums reģistrēta, vai tas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā valstī jūs esat un cik daudz jūs tur uzturaties, vai jums ir tur kaut kāda lokalizācija, kaut kāds punkts, kaut kāda office vai birojas vai noliktava kaut kas veidojas. Iespējams, ka tur jums arī pastāvīgā pārstāvniecība jāveido vai filiāle atkarībā no tādām lietām. Un tad sanāk tā, ka principā ir mājas darbi jāizpilda. Ar ko jūs sadarbosieties? Kas būs jūsu klients, ja jūs no Latvijas uz Eiropu veicat šo te preču pārdošanu vai no Latvijas uz trešajām valstīm? Uz trešajām valstīm pat varbūt tās ir mazliet vienkāršāk, tāpēc, ka tur ir eksporta deklarācija, kur jūs nododat transportu uzņēmumam, kuram arī jūs nosakat, kādā veidā jūs sadarbosieties. Un noteikti arī trešās valsts fiziskai vai juridiskai personai jūs jau esat vienojušies par kaut kādiem spēles noteikumiem, kura būs arī iesaistīti inkotermi. Tāda terminoloģija arī jāsaprot, ka inkoterms ir spēles noteikumi starptautiskajā tirgū. Kādā veidā notiek piegādes īsā tādā manā versijā. Nākamā lieta, kas ir jāatceras, ir par šo te dokumentāciju, jo mēs varam to visu darīt uz papīra formātā, bet tiklīdz mums ir starptautiskie spēles noteikumi, mums arī noteikti ir jābūt konkrētai dokumentācijai, kas jāievēro. Tie ir noteikti valoda, noteikti arī starptautiski pieņemtās normas, kādā veidā tas tiek darīts kurā valstī. Eiropas Savienībā plus mīnus līdzīgi ir, un arī šie starptautiskie Eiropas Savienības gan noteikumi, gan direktīvas, gan regulas mums arī nosaka un pasaka priekšā starptautiski, kā mums jādarbojas. Pievienotās vērtības nodokļa gadījumā principā ir tā, ka praktiski visās Eiropas Savienības dalību valstīs šie noteikumi ir līdzīgi. Arī PVN likmes atšķirās, bet ir Eiropas Savienības mājaslapā arī speciālā sadaļas, kurā vietā to var atrast. Un tad ir noteikti arī šīs te muitas deklarācijas. Es pati vienmēr uzticos brokeriem, lai viņi man to sadara, un man mazāk galvas apjura, bet, katram jāizvērtē savas lietas. Nākamā lieta, ka, ja mēs kaut ko daram no Latvijas uz Eiropu, vai no Eiropas uz Latviju, vai no Latvijas uz trešajām valstīm, vai uz Eiropas Savienības valstīm, tad ir jāskatās arī juridiski aspekti. Jo katrā valstī ir savi noteikumi, sava konvencija, kas ir Latvijai ar konkrēto valsti, jo mums šobrīd arī ļoti starptautiski jāskatās šīs te offshore zonas, jeb bez zemu nodokļu valstis, vai arī sankciju sarakstos iekļautās, ar ko mums tā kā īsti sadarbība nevarētu būt. Atcerēšos, nosaukšu šo te sarakstiņu, bet ir tāds saraksts. Un arī noteikti jāskatās strīdu risināšanas iespējas, tiesiskās procedūras. Un ja mums ir darbības ar citu valstu valūtām, tad mums arī noteikti iesaistās arī tāda lieta kā valūtu svārstības, jo ja mēs esam Latvijā un mēs sadarbojamies ar Poliju, poļiem kā ienāk prātā, viņi var izrakstīt rēķinu eiro, viņi var izrakstīt poļu zlotos. Bet
mums ir būtiski saprast to, ka, pieņemsim, mums vajadzētu zināt, cik tā vērtība ir poļu zlotos, jo ir VVN deklarācija, kura pasaka, ka mums vajag to norādīt informāciju. Noteikti arī problēmas varētu būt ar tādu lietu, ka poļi, pieņemsim, izraksta avansa rēķinu, tas ir proforma invoice poļu zlotos, tad gala rēķinu izraksta eiro. Nu, kā viņiem ienāk prātā, tā viņi izdara. Bet, ja mēs to daramies, tad, principā, mans ieteikums rakstīt latviski un angliski, ja jūs rakstat rēķinus uz ārzemēm. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai jums mazāk problēmu ir, lai jums grāmatveži zina, ko jūs tur darat, un arī, ja gadījumā ir kāda pārbauda, jums arī ir otra puse, kas nav papildus jātolko kaut kādas tādas lietas. Nākamā lieta, kas ir noteikti jāņem vērā, ir starptautiskā preču tirdzniecība, mārketings, kā tajā valstī ir, jo bieži vien ir tā, ka mēs uz Latviju atbraucam, un mēs zinām, kā mums Latvijā visi spēles noteikumi ir, bet ja atbrauc citu tautietis uz Latviju, vai mēs aizbraucam uz kādu citu valsti, mēs domājam pēc savas šnitas, kā tad mēs darbojamies, bet nevienmēr tā mūsu darbošanās ir, kā teikt, pareizi, tāpēc, ka mēs jau nezinām tās valsts paradumus, ieradumus, tradīcijas, cilvēku uzskatus un cilvēku vēlēšanās, kādā veidā viņi grib izpausties. Vai tā būtu māksla, vai tas būtu tīri kaut kāda ēdināšana vai kas, jo šodienas tēma ir plaša un tīri saprast par to. Ja mums ir gleznas, kāda veida gleznas mēs varam uz Poliju sūtīt, kāda gleznas varētu pirkt, pieņemsim, Norvēģijā, tie stili un atšķirības, kādas mums ir nacionalitātēs. Viena liela daļa, kas noteikti obligāti jāņem vērā, ir etiķetes, marķējums un standarti šajā starptautiskajā tirdzniecībā. Viena lieta ir tā, ka mēs Latvijā ievedam. Latvijā ir noteikumi regulārs, kādā veidā jābūt šīm te etiķetēm, kādas prasības tur pārtikai, kam tur jābūt norādītam. Arī citiem produktiem ir noteikti standarti, kam jābūt, un valsts valodā Latvijā tam jābūt. Bet, ja mēs braucam un vedam kaut ko uz citu valsti, tad mums jāsaprot, kādi ir spēles noteikumi tajā citā valstī. Vai tā būtu māksla, vai tā būtu rokdarbi, vai tā būtu gleznošana, jā, vai tie būtu kaut kādi digitālie programmatūras vai kaut kas, noteikti jāņem vērā. Vēl ir jāņem vērā citi aspekti, kas varētu būt. Šobrīd jauns produkts un jauna lieta ir sākusies jau kaut kādu gadu. Tad, kad mēs kaut ko darām, mums obligāti jādomā par ilgtspējas tirdzniecību un vides aspekti. Šī tā ilgtspēja arvien vairāk un vairāk būs grāmatvežu un uzņēmēju lieta, kas būs jāņem vērā pie kredītiem vai priekš kaut kādiem sadarbībām, ja sevišķi ārzemēs, jo šo te ilgtspēja un vides aspekti prasīs, kā tas jūsu produkts ietekmē to ilgtspēju. Un tur būs noteikti atskaitas, šobrīd 25. ir lielajiem, un tad pakāpeniski tur aiziet mazajiem un vidējiem dažādiem šiem te uzņēmumiem. Tā kā par to vajag padomāt un paskatīties. Tehnoloģiju attīstība un digitālā transformācija tirdzniecībā. Jā, mēs vairāk nevaram vienkārši aizsūtīt parakstītu rēķinu un tas viss notiekās. Tagad ir jādomā, kā mēs varam nevis ar roku darīt daudzas lietas, pieņemsim, importēt un eksportēt dažādus darījumus, apmaksas un tādas lietas, tad jāsinhronizē ir datu bāzes, kaut kādas tādas lietas. Tas viss ir jāņem vērā un jāskatās, kā tas jums strādās. Nākamā lieta, šito bildes jau esmu jums noteikti rādījusi, un tā ir Justīnas Hudeiko zīmējums par to, ka mums jāsaprot, ar kurām valstīm mēs sadarbojamies, kādā veidā sadarbojamies, un kas, kur, kad, kāpēc notiekās.
Tiklīdz mēs sākam spēlēt nevis tikai Latvijā, bet ārpus Latvijas, tad mums ir ļoti jāsaliek uz papīra, lai mēs saprastu, kā tie darījumi cirkulē, kā tie darījumi grozās, kā tie darījumi rit, un lai būtu tas saprotams. Nu, un noteikti es gribu, viņš šodien būs tāds drusku vairāk tāds teorētisks šis te seminārs par dažas praktiskās lietas būs, bet mums pamatu jāsaprot, kas ir nodokļi un kā tas ietekmē. Kurā momentā tiek uzskatīts, ka tas darbs vai prece tiek novērtēts un ka tā patiesā cena. Nu, respektīvi, tas nozīmē to, ka ja mēs esam gleznotājs, mums jānovērtē šis darbs, par kādu mēs varam šo te darbu pārdot kādai trešai nesaistītai personai. Lai nebūtu mazāk, lai nebūtu vairāk, lai tā cena ir noteikta tāda, kāda viņa patiesībā arī ir. Jā, tas ir ļoti grūti, tāpēc ir šī te pašizmaksa jārēķina savam darbam, savai precei, un šī te pašizmaksa veidojas no jūsu izmaksām, kas jums rodas kā saimnieciskās darbības veicējiem, vai tas ir biedrībai par saviem kaut kādiem pakalpojumiem vai precēm, ko jūs tālāk tirgojat, vai tas ir uzņēmums. Jebkuram rodas šis te tirgus cena, jeb tirgus vērtība, par kuru mēs esam gatavi pārdot jebkuram cilvēkam, jebkuram uzņēmumam šo savu produktu. Un tad ir preču piegāde. Un tad ir preču piegāde notiekās kā reāla kustība no vienas vietas uz citu vietu, kur reāli viņi maina šo te kustību. Arī nekustamais īpašums būs kā preču jo tur tiek, ja tas ir nekustamais īpašums, tad no viena īpašnieka šis īpašums pāriet cita īpašnieka pārvaldībā, un mēs arī gan varam nodot par maksu, mēs varam nodot, ja tā ir bezmaksas, tā būs patapināšana, bet ja mēs nododam, pārdodam pa maksu, tā būs pārdošana. Tad ir preču piegādes brīdis, ja respektīvi, tad, kad mēs esam uzgleznojuši darbu, mēs viņu fiziski pārvietojam no vienas valsts uz citu valsti vai no vienas vietas uz citu vietu. Un tas brīdis ir tad, kad tā prece ir aizgājusi uz to vietu, aizceļojusi, kur viņai ir tas pircējs. Un pievienotās vērtības nodokļa gadījumā mums ir svarīgi šis te piegādes brīdis. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā momentā mēs viņu arī uzrādām pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā. Atsevišķām precēm arī mēdz būt dažādi noteikumi, tāpēc ir jēga, ja jums ir sadarbība ar citu valstu juridiskajām personām, PVN maksātājiem, būtiski ir saprast, kas tas tāds ir un kādi tie spēles noteikumi un kurā valstī mēs atrodamies. Man būs tagad piemērs par mākslas darbu transportēšanu, atsevišķu vienu tādu nišu paņēmu. Kāpēc? Tāpēc, ka mākslas darbiem ir būtiski saprast, vai šim te mākslas darbam nav kultūra vēsturiskā pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja nepieciešama, vai viņš nav gadījumā kultūras pieminekļa statusam. Tad gan mēs no Latvijas, no valsts vai no citas valsts nevaram šo te kultūru vēsturisko mantojumu vienkārši pārvietot. Tad ir nepieciešama šīs te valsts kultūra pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja, un šeit arī ir ministram noteikumi, ar kuriem var iepazīties. Ja nav, tad mēs vienkārši varam nākamo punktu ievērot, tas ir par priekšmetu iesaimņošanu un transportēšanu. Mēs viņu varam sagatavot paši, mēs varam to uzticēt transporta firmai, kas to darīs, un tad viņi jūsu vietā šo te pakalpojumu veids. Tad ir jāpadomā par arī apdrošināšanu, vajag, nevajag, kādā veidā jūs to darīsiet. Protams, jums ir, ja tas notiek
ja tas notiek ārpus Latvijas robežām, un jūs vedat šo te preci uz, pieņemsim, uz Lietuvu, tad jūs noteikti saprotat, kas jūs to darīs. Jūs paši to darīs, pircējs to darīs vai kāda transporta kompānija. Tad ir rēķins. Ir rēķinām tāda lieta, ka mēs varam izrakstīt priekšapmaksas rēķinu. Tas nozīmē to, ka mums samaksā pirms mēs esam darbu. Varbūt pat sākuši gleznot, iespējams, ka ir kaut kādas konkrētas prasības, noteikti jums līgumi ir šīm te sadarbībai iespējams. Iespējams, ka tā ir sarakste, kur jūs esat atrunājuši visas šīs te prasības par šo te mākslas darbu, kāds viņš būs, ko jūs tur liksiet, kādā veidā viņš izskatīsies. Ja nav līguma, tad jums kaut kāda vienošanās ir. Ja nav, tad jums ir vai nu priekšapmaksas rēķins noteikti, lai saprastu, ka klients jums samaksās par to darbu, kad jūs glazosiet. Un tad ir rēķins latviešu valodā. Tas ir, viņš attaisno dokuments var saukties, bet jūs varat izdomāt rēķins, faktūra rēķins, angliski viņš sauksies proforma invoice un invoice. Invoice būs tad, kad jau būs gala rēķins, tad, kad jūs jau šo te preci sūtat vai jau kaut kādā veidā nogādājat. Un tad ir preču transportēšanas pavadu dokuments, kas apliecina to, ka tā prece ir aizceļojusi no Latvijas uz to valsti, kur jūs esat norādījuši invoicā, ja rēķinā, un tas ir CMR. Tas ir CMR, tas nozīmē to, ka tā ir transportēšanas pavadzīme. Tur var būt dažādas šīs transportēšanas pavadzīmes. Viņa var būt jums iespējams avio šis te transportēšanas dokuments, vai tas ir kuģiem, viņiem ir savādāks nosaukums, bet ja tas notiek ar transportu, tas ir autotransportu, tad būs CMRs. Lai būtu interesantāk, es esmu uztaisījusi dažādas situācijas. Ja jūs esat saimnieciskās darbības veicēji Latvijā, pie saimnieciskās darbības veicējiem jūs varat droši asociēt jebko. Vai nu tas ir SIA, vai nu tas ir saimnieciskās darbības veicējs, vai tas ir individuālais komersants, vai tā ir biedrība. Jebkurā gadījumā jebkurš, izņemot mikronodokļu maksātāju, jo mikronodokļu maksātāji nevar būt PVN maksātāji, bet precēm mikronodokļu maksātāji faktiski līdz 40,000 droši var to darīt, jo jums obligāti nav jābūt reģistrētiem pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem, bet 10,000, ja jums sadarbība ir ar fiziskām personām, ja tas mākslinieks ir mikronodokļu maksātājs un visus savus darbus tirgo tikai ārpus Latvijas un fiziskām personām, tad griezt ir 10,000 eiro apmērā. Jau pastāstīju tādas lietas, kuras man nākamajos slaidos būs, bet ko darīt? Šādā situācijā mēs esam atraduši Lietuvā pircēju, kas ir gatavs šo te gleznu nopirkt. Un kas mums jādara, lai mēs to pārdotu? Pirmām kārtām mēs noformēsim iespējams līgumu, bet tas nav obligāti. Līgumu tā ir jūsu pašu aizsardzība, lai pasargātu sevi. Tālāk ir avansa rēķins, jeb proforma invoice. Tas ir, lai jūs saņemtu kaut kādu priekšapmaksu, un šīs te avansa summas nekādā gadījumā, ja viņas jūs lietu, tad mums viņas tikmēr, kamēr, tad jums ir avansa rēķins uz Lietuvu, un tad ir rēķins, jeb invoice, tad, kad jūs sūtat šo te gleznu prom no Latvijas. Protams, ir jāpadomā par to visu, ko es jums stāstīju iepriekš, kas vedīs, kādā veidā vedīs, un noteikti, ja viņš nav PVN maksātājs, jūs izrakstat rēķinu, ja jūs esat PVN maksātāji, tad ar Latvijas PVN numuru, ja nav mums izņēmumu PVN likumā.
Es šobrīd nevelku paralēli perfekti ar PVN likumu, bet es tīri tehniskās lietas, kādā veidā te jums jāved tas mākslas darbs. Noteikti ir CMRs, ja pavaddokuments, un tad jautājums ir par PVN. Kas mums notiekās ar viņu? Nav kāda likme. Ja mēs esam PVN maksātāji, tad mums noteikti obligāti atsaucēji jābūt, ka tas ir reverse charge, bet ja tā otra puse nav PVN maksātājs, tad mums ir jāskatās, iespējams, ka Latvijas PVN aiziet jums, bet tas ir jāpārbauda konkrētā situācijā. Un, ja tas ir ārzemnieks un tas ir fiziskā persona, tad mums ir jāskatās, cik tad mēs fiziskām personām esam pārdevuši un vai nepārsniedz 10 000 eiro pa visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Nu, nākamā situācija. Nākamā situācija ir tā, ka mēs esam tie paši Latvijas gleznotājs, vai tas ir sija, vai tas ir fiziska persona, pilnīgi vienalga, bet tirgo šo te preci uz Amerikas Savienotajām valstīm. Nu, un ko darīt? Pārdot gleznu, kas jādara? Nu, te ir jautājums. Līgums varam darīt, varam nedarīt. Avansa maksājums varam darīt, varam nedarīt. Rēķins, jā, tas ir invoice, un te ir tāda lieta, ka jebkurā gadījumā, vai jūs esat fiziska persona, vai tas ir uzņēmums, jums būs jāsagatavo muitas deklarācija, tāpēc, ka tā ir eksports. Tas ir eksports ārpus Eiropas Savienības. Un šeit gan vajadzētu varbūt padomāt par kādu pieaicināt šo te speciālistu, kas ir tieši par muitas lietām specializējies, vai tā ir transporta firma, kur jūs vienkārši vienojaties un jums samaksājat un tas darījums tiek veikts. Šīs visas izmaksas es noteikti ieteiktu likt pie rēķina klāt, vai arī paskatīsimies tālāk, mums ir šie te Incoterma noteikumi. Es neiešu cauri visiem Incoterma kārtībām noteikumiem, es parādīšu, kurā vietā jūs viņus varat atrast un paskatīties. Noteikti mums ir CMRs, bet CMRam arī būtu jāatnāk uz Latviju. Un šeit ir tas, kad PVN maksās Amerikas uzņēmums vai cilvēks, kurš saņem šo te preci. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam būs jāveic importa procedūra, jeb atmuitošana. Un katrā valstī var būt tie noteikumi savi. Amerikā noteikti ir sava kārtība, kādā veidā tas notiekās, un savi nodokļi, savas nodevas, ievada nodevas un šīs lietas. Bet Latvijā šim te cilvēkam, saimnieciskās darbības veicējiem, viņam ir jāskatās, lai kopā pa gadu, pa 12 mēnešiem, tas ir nevis gadu, pa gadu, 12 mēnešiem, lai nepārsniedz 40 000, tur bija Eiropas Savienība, 10 000, šeit mums ir 40 000, tāpat kā Latvijā. Ja mēs darbojamies Latvijā, tad mēs skatāmies šos te 10 000. Tālāk, nākamā situācija ir uz otru pusi. Mēs esam mākslinieki Latvijā, mēs meklējam materiālus, esam atraduši materiālus. Vienus mēs esam Amerikā atraduši, tajā pat Amazonas veikalā vai kādā citā. Otrus materiālus mēs atradām Eiropas Savienībā, Beļģijā. Protams, uzņēmumi ir PVN maksātāji. Lieli uzņēmumi Amerika nav, tāpēc, ka tā ir Amerika un Beļģija ir. Un ko darīt? Pērkam materiālus, kas jādara? Nu, lūk, un pērkot materiālus noteikti līgums var būt, var nebūt, noteikti visticamāk, ja tas ir Amazon veikals pirmajā gadījumā, tur nebūs nekāds līgums, tur būs labi kā invoice, ja jūs esat, piemēram, maksātāji, noteikti jums būs invoice. Tālāk, tad, kad jūs aizpildat to pirkumu par otām vai pa krāsām, noteikti jums piedāvās pārdevējs noformēt jūsu vietā šīs te izmaksas, jeb transportēšanas un muitošanas izmaksas, pieliekot klāt pie rēķina. Nu, jūs samaksājot to, jau paši esat visu izdarījuši, un tagad preci jau tiek ceļo uz Latviju, jums sanāk tā, ka ja viņi ir pa pastu atsūtāmā prece, jums atnāk paziņojums par to, ka ir nepieciešama muitas procedūra,
Un tad šobrīd atnāk SMS uz telefonu un atnāk ēpasts uz jūsu norādīto ēpastu, kad ir atnākusi muitas atmuitojama prece. Jūs varat paši atmuitot šo te preci, vai nu šī te kompānija, kas piegādā preci, jums var palīdzēt to izdarīt. Ja jūs esat apmaksājuši, jums nekas nav jādara, izņemot jāpilnvaro uzņēmums, kas to izdara, un atnāks paziņojums, ka jāsaņem prece vai nu pakumātā, vai nu pastā, vai nu kādā citā glabāšanas iestādē. Un, ja mēs pērkam no Amerikas preces, tad mums ir šis te apjoms. Man jāpārbauda, bet bija viens cits apjoms, kas man tikko ienāca prātā, bet, rēķinamies ar 10 000. 10 000, ja jūs neesat PVN maksātāji, tad, ja jūs preces iepērkat vairāk par 10 000, tad, jāsāk reģistrēties PVN maksātājos, bet uz trešajām valstīm to es vēl pārbaudīšu, noprecizēšu. Pēkšņi ienāca ideja, bet, ja mums ir Beļģija, tad tur nav nekāda cita izņēmuma kā 10 000. Ja mēs iepērkam vairāk preces no Beļģijas par 10 000, kāpēc? Tāpēc, ka Beļģija izrakstīs, jūs neesat PVN maksātāji, jums izrakstīs rēķinu ar visu tās valsts PVN. Jums nebūs likme 0%. Un tāpēc ir ļoti svarīgi internetu veikalos neuzrādīt to, kā jums nav, jo pat numuru bieži vien prasa, bet mēs paši esam tik, tā kā neizglītoti, nezinām, kad mums ir reģistrācijas numurs, vata numuru mums nav, piemēram. Ja ir, tad viss ir kārtībā, bet ja nav, tad mēs nevaram viņu norādīt. Un tad sanāk tā, ka ja jūs neesat PVN maksātāji, tad tās valsts PVN, viņi liek PVN deklarācijā. Ja jūs esat PVN maksātāji, tad jums liek 0% likmi, jeb svītriņu. Un tad jūs paši tiekat galā ar šo te PVN. Bet, principā, ir no 21. gada 1. jūlija mums ir tā dzīve drusciņi mazliet sarežģījusies, jo ir nākuši jauni termiņi, jauna terminoloģija klāt visās šajās te lietās, kas saistās ar pievienotās vērtības nodokli un ar precēm, preču tirsniecībām. Viņš ir drusciņi tāds piņķerīgs un cimperlīgs tās lietas. Es tā kā pati ar šādu klientu apkalpošanu, kam ir OS un MOS, OS un IOS, mēs neapkalpojam, bet es zinu, ka ir uzņēmumi, kas ir specializējušies uz šiem te pakalpojumu sniedzējiem, jo tas ir, kamēr nav ieviesta kaut kāda grāmatvedības sistēma, tas ir sarežģītīgi, sevišķi vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmā. Tāpēc, ka ir daudz nianses, kuras es solīt pa solītam arī izstāstīšu uz prezentācijas beigām. Šeit es esmu ielikusi, kas ir OS režīms. OS režīms ir, ja jums ir pārobežu darījumi, kas tiek veikti ar cilvēkiem, kas nav PVN maksātāji. Pa visu Eiropu, pieņemsim, jūs esat Latvijā un jūs tirgojat, pieņemsim, tirgojat kartiņas. Un jūs esat atvēruši internetu veikalu Etsy, izveidojuši vai Amazonē, un jūs tirgojat kartiņas. Un jūsu pircēji ir Eiropas Savienības fiziskās personas, un jūs sasniedzat 10 000 eiro pa visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tā, ka jūs esat sasnieguši, tad ir tāda lieta, ka jums varat izvēlēties, vai jūs reģistrējaties šajā te OS režīmā un Latvijā to darat un sniedzat šīs atskaites par šo te par darījumiem pa visu pasauli, bet caur šo te OS režīmu. Vai jūs braucat uz katru valsti, kur jūs esat pārdevuši kaut kādas lietas un reģistrējat PVN maksātāju reģistrāciju tajā valstī katrā.
Un, manuprāt, ka tas SOS režīms ir daudzreiz vienkāršāks un labāks, kamēr, nu, un noteikti, ja jums ir doma par šiem te internetu veikaliem un kur jums iesaistās šie te starptautiskās lietas, es ieteiktu noteikti reģistrēt SIA. Tas atvieglos jums dzīvi, jo ir ļoti daudz programmatūras, kas ļauj importēt datus no šīm te sistēmām un ļauj saslēgties ar grāmatvedības sistēmām, un jums nav jāpild šis te vienkāršā ieraksta žurnāls, kur reāli pa lielam jūs ar Excel darbi. Es nezinu, vai ir Vadi pats šī tik tālu aizgājis, kad viņš arī PVN deklarāciju ļauj importēt OS režīmā vai nē. Tālāk nākamais iOS ir tad, ja jums ir tā kā tālāk pārdošana no trešajām valstīm un trešajām teritorijām. Ja jūs importējat preces, kur patiesā vērtība nepārsniedz 50 eiro, tās ir mazās preces, tad ir jāreģistrējā šajā iOS režīmā un tad jāskatās par atskaitēm, kas jāsniedz. Nu, šis te noteikti obligāti jāpievērš uzmanību, ja jūs atverat kaut kādu un tirgojat šīs te savas preces, kas ir kartiņas, kaut kādi rokdarbi, kaut kādas lietas, kuras jums ir populāri un izplatītas un kur jums iesaistās fiziskās personas. Reāli radošajām personām arī varētu būt fiziskās personas kā pircēji, un tad jums ieslēdzās šīs te lietas. Platformām ir bonus tas, ka taisot platformās šos savus internetu veikalus, viņi sāk nodrošināt jums šo te pakalpojumu, ja jūs izvēlaties Amazon, Etsy vai Kindle un pārējās šīs te platformas. Ne visur ir vienādi noteikumi, katra platforma ir individuāla un savādāka, un katrai jāskatās, kas jums der, kas jums neder. Un individuāli jāsaprot, vai tas ir tas, kas man vajadzīgs vai nav. Un tad ir vienkārši ar savu profesionālo grāmatvedi, ar ko jūs varat komunicēt, vienkārši zīmēt bildes, kas būs, kā būs, un stāstat un skaidrojat, kādas darbības jūs darīsiet. Ļoti, ļoti daudz un attīstās šīs te lietas, un tāpēc es tā kā ieteiktu varbūt tās vairāk tā, es tūlītās pamēģināšu palaist valsts dienesta šo te publicēto materiālu, kas ir metodiskais materiāls par PVN reģistrāciju, PVN maksātāju reģistrā, kad vajag reģistrēties. Kāpēc es viņu ieliku jums šādā te veidā? Tāpēc, ka šeit ir ļoti laba prezentācija, kuras nekādā veidā negribēju tā kā iekļaut savā, bet vienkārši parādīt, ka tāda ir. Un te ir ļoti skaidri, kuros gadījumos jāreģistrējas, kuros nav jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Nu, pieņemsim, Kārlis mums ir reģistrējies PVN maksātāju reģistrā, viņš saņem pakalpojumus no Eiropas Savienības, un viņam obligāti bija jāreģistrējas, pirms viņš saņem šo te pakalpojumu no Eiropas Savienības, vai arī pieņemsim šeit. Mēs sniedzam pakalpojumu Eiropas Savienībai, viņam nav jāreģistrējas, tāpēc, ka tā ir Amerika. Vai arī, pieņemsim, šeit ir pakalpojums bezpēļņas organizācijām, mēs neesam PVN maksātāji, mums nav jāreģistrējas. Tālāk, pieņemsim, preču iegādēji. Preču iegādēji mums ir sasniegti 10 000, mums obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā. Man patīk šis te seminārs un materiāls, tāpēc, ka te ir vienkārši izskaidrots ar bildītēm un vienkārši pārlikt, pārzīmēt, tam nav jēgas. Un te arī, pieņemsim, Inga saņem pakalpus no Eiropas Savienības valsts. Viņa ir reģistrējušies PVN maksātāju reģistrā. Jā, viņai jābūt reģistrētāji, jo viņa saņem pakalpojumu no Eiropas Savienības, tas ir no Amerikas, no trešajām valstīm.
vai Jānis sniedz pakalpojumu Eiropas Savienības uzņēmumam Itālijā, viņam obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā, pirms viņš to dara. Un šeit noteikti vajag paskatīties tos gadījumus, tās situācijas, kas jums ir, un ļoti, ļoti labs materiāls. Tā kā baudam, izmantojam un lietojam. Tā, es tagad nošārēšu prezentāciju, lai mēs varam tālāk iet uz priekšu. Jā, un noteikti tā, man kaut kas... Jā, man tagad kaut kur pazuda drusciņi, bet tūlītās mēs atradīsim. Kaut kas man pazuda, bet, tūlītās mēs atradīsim, kurā vietā man pazuda, bet es vēl padomāšu, ievilkšu elpu un varēsim mēs turpināt uz priekšu, lai būtu vēl skaidrāk šīs visas lietas. Tā, es dabūju atpakaļ un tūlītās es jums padalīšos ar šo prezentāciju, lai jūs arī redzat. Tā, tūlītās es aiziešu uz to slaidiņu, par kuru mēs runājām. Un iesim tālāk uz priekšu, lai mēs varam tālāk soļot. Jā, lūk, un te man ir dažādas mājaslapas, kas jums varētu noderēt. Eiropas Savienības mājaslapa, Eiropas Savienības mājaslapa, kurā jūs varat apskatīties likmes, jo tajā OS gadījumā ir noteikums tas, ka, ja jūs rakstat rēķinu, pieņemsim, Igaunijas PVN nemaksātājiem, jums jāpiemēro Igaunijas PVN likme tai precei. Vai, ja jūs rakstat rēķinu, pieņemsim, uz Slovākiju, jums jāpiemēro Slovākijas PVN likme tai jūsu precei. Jo katrai precei var būt dažādāka PVN likme kādā valstī. 1,21, 22, 5, 10, atkarībā no tās valsts un noteikumiem. Un tāpēc nav tik vienkārši ielikt mums tajā starptautiskajā vidē un tirgoties, jo ir jāizpēta šis te jūsu lieta, ko jūs plānojat darīt. Tālāk es arī noteikti pieliku PVN reģistru, kas ir valsts dienesta pakļautībā, kur ir Latvijas uzņēmuma reģistrēta, kas ir PVN maksātāji. Un arī pieliku Eiropas Savienības dalību valstu PVN maksātāju reģistru, jo, ja jūs rakstat rēķinu uz Eiropas Savienību, jums PVN maksātāju reģistrācijas numurs ir jāzina un jāieliek jums dokumentā, sevišķi, ja jūs esat PVN maksātāji. Un tagad es arī pieskaršos tādai tēmai kā Incoterms, un tie ir noteikumi, kādā veidā mēs preces pārdodam, atbildība pārdevēja, pircēja atbildība, apdrošināšana tiek iekļauta šajā noteikumā un riska punkti. Un šeit ir Xwork, un šeit ir mājaslapa, kurā var ļoti forši un detalizēt, un arī šo te bildi es esmu paņēmusi no viņiem, ar atsauci uz šo te mājaslapu, lai jūs, ja gadījumā vajag nepieciešams, lai jūs varat zināt. Xwork, šis te pirmais pārdevējs nodot to preci, un tālāk pircējs, zaļais ir pircējs, ir atbildīgs par to, kā viņš muitos, kā viņš iekraus, kā viņš transportēs, kā saskaņos ar ostu, ar transportu, ar muitu, izkraušanu, un tā prece atnāk pie manīm. Tas ir tad, kad pārdevējs atdot, un viņš vairāk neko nezina. Visu dara pircējs, bet pieņemsim pašā pēdējā gadījumā DDP, kur reāli
pārdevējs ir atbildīgs par visu praktiski gala procesu un pircējs tikai par to, ka viņš saņem preci. Un šie noteikumi ir būtiski svarīgi, ko jūs ierakstat tad, kad jūs preci sūtat, jo var būt dalīta atbildība. FOB gadījumā ir puse uz pusi sanāk, viena daļa, kas ir līdz robežai, ir vienas puses atbildība, pāri robežai ir mana pircēja atbildība. Un te arī ir iespējamie transportu, kādā veidā tā prece tiek kustināta, vai ir kuģi, vai tas ir dzelzceļš, vai tā ir lidmašīna, vai tas ir kravas transports. Un katram tam noteikumam ir savas atbildības lietas. Es šito bildi esmu baigi priecīgā, ka viņa ir latviešu valodā un var saprast tos noteikumus ļoti detalizētus un smuki aprakstīts. Un te ir tikai 2 punkti, kuros ir apdrošināšana visa ceļa garumā par preci. Un tā, ka jūs preci tirgojat prom, jums arī jāparedz, kas būs tas noteikumu burtu salikums, kuru mēs izmantosim. Ir ļoti dažādi. Katrs, kas ir biznesā, izmanto dažādus šos paņēmienus. Un šeit es arī ieliku no vervo.lv arī tādu īsu savilkumu, kur ir CDEF, šie noteikumi un sadalīti pa grupām, kuros gadījumos ir kāda pārdevēja atbildība un kur ir kāda pircēja atbildība, lai jums vismaz būtu priekšstats, kas ir tās grupas un ko viņas dara un kāpēc viņas ir. Par šiem infotermu noteikumiem noteikti, ja jums ir saistība ar pārdošanu, vajag iedziļināties, palasīt, paskatīties un, aprunāties ar savu transportēšanas uzņēmumu, ja jums tāds ir, kādā veidā jūs darbojaties. Noteikti vēlreiz atgādinu, ka PVN maksātāju reģistrācija ir obligāti, ka, ja preces Latvijā un preces uz trešajām valstīm pārsniedz 40,000 12 mēnešu periodā, tas ir, ja šodien mums ir 22. augusts, tad mēs skatāmies 12 mēnešus uz priekšu vai 12 mēnešus uz atpakaļ, atkarībā vai kad mēs esam reģistrējušies. Ja šodien mēs reģistrējamies, tad mēs skatāmies uz priekšu 12 mēnešus, bet tas nav kalendārais gads, tas nav janvāris līdz decembris, tas ir 12 mēnešu periods. Savukārt, preces, kas mums ir uz Eiropas Savienību vai no Eiropas Savienības, tie 10,000 kalendārajā gadā, tas ir no janvāra līdz decembrim. Nu, un šeit maz tāds atgādinājums un arī varbūt tāda schematiska bilde no valsts dienesta mājaslapas no viena no semināriem, kad mums ir jāsaprot, ka ja mēs darbojamies internetā, ja tas visi tā preču kustība mums internetā notiekās vai arī fiziski, tad mums obligāti arī jāatcerās, ka mums ir grāmatvedības dokumentācija, tā ir attaisnojuma dokuments, kas ir rēķins, čeks vai invoice, un bankas konta izraksts, kur mums parādās apmaksa. Savukārt transportēšanai mums noteikti obligāti vajag to, lai preci var izsakot, kurā vietā viņa aizbraukusi un kādā veidā viņa ir aizbraukusi. Un te ir noteikti pavada dokuments, kas varētu būt arī pavadzīme, ja invoice, un tad ir dokuments no CMRs vai kurjera dienesta kaut kāds dokuments, apliecinājums, izdruka. Ja jums preces atnāk pakumātos, noteikti kaut kādi numuri, kaut kādi šie te atnākšanas dokumenti. Jā, ir tāda lieta, ka 24. gadā varētu būt, ka šīs te CMRs, jeb transporta pavadu dokumenta varēs būt elektroniski, CMRs, to mēs skatāmies un gaidām, bet šeit es esmu ielikusi jums arī pavadu dokumentu transportēšanai, kas ir starptautiskā preču transporta pavadzīme, kravas transportam,
kur jūs aizpildat ļoti rūpīgi, bez svītrojumiem, bez kaut kādām tādām nepārprotamām lietām. Un mēs noteikti obligāti norādām šo te preču noformēšanas datumu, aizpildām informāciju par sevi, par nosūtītāju, kas mēs pieņemsim nosūtam preci no no Latvijas uz Lietuvu, obligāti mēs, saņēmējs, ja ir kravas iekraušanas vieta vai kurā vietā jūs to preci iekraujat, uzkraujat, tad noteikti obligāti jāieliek ir īpaši noteikumi, pieņemsim, par stiklu vai par kaut kādiem pārvadāšanas noteikumiem, vai svari, vai augstumi, karstumi, temperatūras, kuras var ievērot vai nevar ievērot, datumi, tad noteikti preču nosaukumi, iepakojumu skaits, kravas bruto svars, preces iekraušanas vieta, izkraušanas vieta, laiks un arī te jābūt kravas saņemšanai. Šitas dokuments mums aiziet principā 4 eksemplāros. Viens ir mums, viens ir saņēmējiem, viens ir nosūtītājiem, viens ir transportniekam. Principā 3 noteikti. 2 varētu būt, kad paliek, principā 4 viņu taisa. Un noteikti šis dokuments ir diezgan svarīgs. Šis dokuments ir svarīgs ļoti sevišķi, ja jums ir pārobežu darījumi. Latvija, Eiropas Savienība, ja tikko robeža tiek šķērsot, šis dokuments ir ļoti, ļoti būtisks un svarīgs. Viņš var būt avio rēķins, lidmašīnām, kuģiem un dzelzceļam būs savādāk šie dokumenti. Šis, ko es rādu, tas būs transportam. Nu, lūk. Un tad ir jautājums. Man ir tāds viens jautājums par vienu internetu platformu. Kaut kur pazuda viens, platformas, šitam bija pirmajam slaidam jābūt. Es ceru, ka varbūt tās ir kādi jautājumi vai nav jautājumi tieši par to transportēšanu un preču kustību un tādām lietām. Viena no sastāvdaļām, kādā veidā mēs tās preces varam kustināt, tas izmantojot kaut kādas platformas. Platformām ir vajag saprast to, ka platformas attīstās mega tempos, mega ātrumos, un viņu ļoti, ļoti daudz. Es esmu ielikusi tikai mazu pripatiņu no šīm platformām, un viņas var būt daudzpusējas. Viņās mēs varam darīt pārdot, rakstīt rēķinus, mēs varam tur veidot arī tā kā pasūtījumus, mēs varam saņemt naudu. Tā platforma var būt tikai naudas saņemšanas platforma. Jums vēl klāt var būt internetveikals. Iespējams, ka jums ir kaut kāds cits vēl kaut kāds internetveikals, kur jūs tur kartēm norēķināties, un tad šo te karšu samaksa iet kaut caur kādu no šiem te veidiem. Bet jāatceras tas, ka jums jābūt tai dokumentācijai par šo te darījumiem, kas jums notiekās, un šī dokumentācija 5 līdz 10 gadi atkarībā no noteikumiem arī jāuzglabā jums kā pārdevējiem, tas, kas šo te visu organizē. Es paskatīšos to jautājumu par deals.com, bet dealam.com tur ir ļoti daudz dažādas iespējas. Deal.com tas ir principā tāda platforma, kur mēs varam atrast meistarus, ja mums ir projekts, un mums vajag atrast kādu meistaru, kurš mums var kaut ko uzprogrammēt, vai mums var kaut ko uzrakstīt, iztulkot, vai kaut kādus speciālistus, kurus jums vajag. Un jūs viņus tā kā negribat nodarbināt, vai arī gribat nodarbināt, un tur ir daudz dažādu opciju, dažādu iespēju. Vai nu jūs paši viņu tā kā pasūtat, tā kā nomājat to darbinieku, vai jūs viņu iesaistat kā pakalpojumu sniedzēju, vai kā saimnieciskās darbības veicēju, tur daudz dažādu opciju ir. Iespējams, ka es neesmu kādu laiku skatījusies, iespējams, vēl kaut kas tur ir attīstījies. Stripes, principā, arī sastāv no vairākām daļām. Tur var būt rēķini izrakstīti klientiem, viņi var būt sasaistīti ar mājaslapām, viņi var būt, bet jāatcerās, ka jebkurā no platformām būs jums, principā, 2 daļas. Būs ieņēmuma daļa un izdevuma daļa.
ieņēmuma daļa būs jūsu daļa par jūsu sniegto pakalpojumu vai preci pārdoto. Un būs platformas komisija, kas ir pakalpojums. Un pakalpojums var būt no Eiropas Savienības vai no trešajām valstīm atkarībā, kurā vietā šī platforma reģistrēta. Un tad ir tāda lieta, ka bieži vien mēs aizmirstam par to, ka mums rēķini jāizraksta, kad mums nepietiek ar to, ka šī platforma jums ieskaita kontā naudu, jūs pārvedat no šīs platformas uz kontu, pamata kontu šo naudu, bet jau tikai neto summā. Jums ir noņemtas komisijas maksas, jums ir ieturētas atgriešanas, saņemšanas, reklāmas vēl varbūt Amazon gadījumā. Un tad jāskatās, kas attiecas uz ko, jo jūs nevarat vienkārši to pārkonvertēto naudu ielikt kā ieņēmums. Jums ieņēmumiem jābūt patiesajā vērtībā, kas ir mīnus visas komisijas maksas. Es ceru, ka jūs sapratāt, ko es tikko pastāstīju, jo tas nav vienkārši sevišķi radošajiem, kuriem ir šīs situācijas varbūt ļoti, ļoti neordināras un diezgan ietilpīgas. Šis jautājums radās par platformu letsdeal.com. Es parādīšu, kāda šī platforma jums izskatās. Es aizvedīšu jūs arī uz šo te platformu. Kur viņa ir. Šī platforma izskatās šāda. Te ir pati platforma informācija, te ir kādas iespējas mums pastāv, ko mēs varam dabūt, gan kā algu izmaksāšanas rīks viņš arī var būt, un tur arī Latvija ir iespējama sarēķināt, aprēķināt šīs te visas naudas, visas lietas. Te ir aprīkojums un integritāte un visādas tādas lietas. Te ir, ko mēs varam dabūt, kāpēc sadarboties, protams, apmaksas visādas iespējas, kādā veidā tas notiekās, un resursi. Un tad tagad es ieiešu iekšā, ielūkošos un parādīšu pašā platformā, kurā vietā tad kaut kādas lietas jāmeklē. Es ļoti ceru, ka man viņš ieies iekšā. Tā, es tad laikam tiku iekšā, jā. Un te ir, kas ir jāatcerās? Ir jāatcerās, ka te ir informācija par uzņēmumu. Es esmu arī izveidojusi to tā kā uz savu uzņēmumu, lai vienkārši varētu notestēt un redzēt. Es varu te redzēt visas kompānijas, kas varētu būt saistītas ar šo te, bet es varu paņemt arī tikai savu komandu, savu darbības un redzēt visas šīs sadaļas. Un tad ir organizatoriskie settingi, kur mēs redzam kaut kādas lietas, kas mums skar, un tad arī, kur mēs redzam šīs te iespējas, ko mēs varam arī sinhronizēt ar grāmatvedības sistēmām, arī vēstules var izrakstīt, un te arī mums ir, pieņemsim, apmaksas sistēmas un servis, bet es gribēju atrast, kurā vietā mums ir pār rēķiniem un tādām lietām, bet es tagad laikam sitiem neatradīšu, bet parādīšu un izstāstīšu arī par citu, jo man šeit nav bijušas nekādas apmaksas, rēķini man nav šeit bijuši, nākuši, kur arī atradās, kur arī sadaļa. Jebkurā platformā, kurā jūs esat, jums arī jāpavožņā pa viņu, jūs nevarat vienkārši iet pēc paymentiem un kur ir apmaksa aizgājusi, visi kārtībā. Jums ir jāatrod obligāti tāda sadaļa bills. Un tad, kad jūs iet, man nav viņi bijuši šeit, bet tad, kad jūs iet sadaļā bills, jums noteikti būs rēķins par komisijas maksām vai par kaut kādiem darījumiem. Un noteikti jums būs vajadzīgs arī pārskati un reports par visām darbībām, kas jums ir bijušas. Tā kā
Šo te nevajag aizmirst, un tad, kad jums ir šī platforma, viņu vajag izklikšķināt no galvas līdz kājām, vai arī vienkārši sazināties ar savu grāmatvedi, un vienkārši arī grāmatvedi iesaistīt šajā procesā. Jūs teiksiet, ka ne visiem grāmatvežiem patīk tehnoloģijas, un ne visi grāmatveži ir ieinteresēti jums, bet grāmatvedim vajag dokumentus, viņam arī jāskatās un jāsaprot, ar ko jūs strādājat un kādus dokumentus jums vajag. Un, jā, pieņemsim, ka šis jautājums ir par to, ka mums ir šī te platforma, un mēs viņu izmantojam kā atrast klientu, kas man to darbu izdara, un tad risinājums ir, protams, mēs atrodam šo sadaļu bilinka, un pirmām kārtām jums, kā juridiskai personai, jeb PVN maksātājiem parasti būtu jābūt visiem, kas reģistrē šīs te platformas, jo pakalpojumus sniedz platforma par jūsu pieslēgtītajām komisijām, un tad noteikti jums būtu jūsu rēķiniem. Jūs rēķinus varat izrakstīt vai nu šajā platformā, vai jūs šo te rēķinu izrakstat paši pa sevīm savā grāmatvedības programmā, bet otra lieta ir noteikti, ka jūs saņemat šajā sadaļā billing rēķinu par jūsu komisijas maksām, un tad jūs vienkārši grāmatvedības viņu savstarpēji ieskaitat. Bet viena puse un otra puse jums ir jāparāda tādā summā, kas ir nesaslēgta savstarpēji, un līdz ar to ieņēmumi jums būs 100 eiro, komisijas maksa būs 15 eiro, un apmaksā jūs saņemsiet tikai tos 85 eiro, un tas nozīmē to, ka 15 eiro jums aiziet kā komisijas maksa, un grāmatvediski jūs vajadzētu to ar savstarpēju ieskaitu. Bet grāmatvediski jūs PVN deklarācijā deklarējat 100 eiro kā jūsu ieņēmumus un 85 eiro kā jūsu un 15 eiro kā jūsu izdevumus. Tā kā šīs lietas nevajag aizmirst un vienkārši pareizi jādara. Ja mums ir saslēgts viss šis te platforma ar grāmatvedības sistēmu, tad tas būs XML formāta failiņš, kuru jūs programmā ieimportēt, un tad saprotam, kā ģenerējas tie rēķini. Iespējams, ka var ģenerēties rēķini. Ļoti forši var uztaisīt, lai viņi ģenerētos, bet ne vienkāršā ieraksta sistēmā. Tie, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, jums jāsaprot, ka kāds ir apjums jums, vai jums nevajag citu metodu izvēlēties, lai veiktu kaut kādas darbības ar šiem rīkiem. Ja tas ir 1, 2, 3, 5, 10, ok, bet ja tas ir 1000 vai 100, noteikti apsverat par to, ka jūs kaut ko mainat. Grāmatvedim instrukcija par to, ko darīt ar šādiem te rēķiniem, ja jūsu klients ir PVN maksātājs un ja jums klients iedod abus divus par ieņēmumiem, par izdevumiem, vai viņš iedod šo XML formāta failiņu, noteikti ir tā kā kompānija ir Amerikas, tad jāsniedz ir PVN deklarācijām. Un šeit es esmu pieminējusi, kurā vietā viņš parādās PVN deklarācijā. Un tad mēs skatāmies, kas tālāk notiekās. Noteikti visos rēķinos jābūt ir uzņēmuma nosaukumam, reģistrācijas numuram. Kā to izdarīt, to visās platformās, arī Facebookā var ielikt iekšā, tikai ir jāpaskatās un jāpameklē. Jebkurā no šīm platformām ir sadaļa, kas ir domāta priekš uzņēmumiem, un jebkurā no šīm sadaļām mēs varam ielikt iekšā informāciju, par savu uzņēmumu un VAT numuru, ja mēs esam VAT numuru PVN maksātāji. Nu, lūk, te es esmu izvilkusi arī mans testiņš reģistrēt, kur atrast PVN reģistrācijas numuru, kur ievadīt, jo, ja jūs sūtat daudz ko no Amazonas un jūs esat PVN maksātāji, jums obligāti arī jāieliek šis te VAT numurs pie datiem, lai Amazon zinātu, ka jums rēķins jāraksta ar 0% likme. Un šeit man ir ielikts
tāds tā kā paraugs, kurā vietā mēs kādu savadam datus, mēs ievadam, no kuras valsts mēs esam, kāds ir oficiālais uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas dati, reģistrācijas numurs, VAT numurs, jo te kur var viņš arī paraugu iedot. Jo, ja jums ir VAT numurs, tas ir PVN numurs, tas ir ar LV reģistrācijas numurs. Bez LV ir vienkārši jūsu reģistrācijas numurs. Un šeit Amazon ieejot, jums ir jāieklikšķina te, kur ir VAT reģistrēšana, tas pašā apakšā, tur, kur jūs esat jūsu kontā, un tad ir VAT reģistrēšana. Un tad tālāk jūs uzklikšķinat šādu te sadaļu aizpildat un send. Un tad jums kaut kādā momentā atnāks dokuments, ka jā, viss kārtībā un jūsu konts ir aktivizēts. Līdz tam jums rēķinā Amazon liks iekšā 21% vai 12% vai 15% atkarībā, kādu produktu jūs pirksiet, nevis 0% likme. Ja jūs esat PVN maksātāji ar tās valsts, jūs dārgāk maksājat, jūs nevarat viņu atskaidīt kā priekšnodokli faktiski. Lūk. Un šodienas tēma man ir diezgan tāda traka, bet mēs būsim diezgan raitā solī izgājuši. Un tagad pats pēdējais, ko es jums gribētu varbūt tās pateikt no tā, kad jūs esat izgājuši šim visiem darīt, nedarīt, kā darīt, ko darīt. Pirms sākt pārbaudam un saprotam, kas tā pa preci, kurā vietā, kurā valstī jūs to darīsiet. Latvija, Eiropā, Latvija nav vispār problēma, bet, ja tā ir Eiropa, trešās valstis, tur ieslēdzās pārobežu darījumi. Un ir jāzina nodokļu likumdošanu par nodokļiem, muitu, PVN-u. Un tad ir jāskatās tirgus segmenti, kādi tirgi, kas ko kā, kurā vietā kādas noteikumi, produktu izstrāde, pielāgošana, konkrēti prototipēšana vai kaut kādas tādas lietas, dizains, aspekti, iepakojums, iesaiņojums. Nevajag aizmirst par debes resursu nodokli, sevišķi, ja jūs iepakojat, iesaiņojat šos te preces vešanai ārpus Latvijas vai jūs ievedat iekšā, tur arī dabas resursu nodoklis spēlē lomu. Tad ir pārdošana, mārketings, dokumentācija, kādai jums jābūt uztaisam vienreiz, un tad arī saliksies visi certifikāti, ja tā ir pārtika, ja tā ir kaut kāda specifiskās lietas, arī noteikti certifikāti, vai tā valsts prasa kaut kādus certifikātus, kaut kādas atļaujas, tas ir viss jāizpēta pirms jūs darat. Un tad izplatīšana tiešsaitē, Amazon arī piedāvā veikalus, kurā vietā to darīt, un lokalizācijas aizsūtīšanas un tādas lietas. Tas ir jāpēta. Ja tas ir radošās darbības fotogrāfijas, tad ir jāpēta katra valsts, katras internetu veikals, kas ir ar intelektuālā īpašumtiesībām, kā viņas pāriet un kādā veidā, kādi noteikumi ir, jo katrā valstī viņi savi, Amerikā pat katrā štatā viņi ir savādāki un sava veida tie noteikumi ir. Un tad ir finanšu un uzņēmējdarbības pārvaldība, kas varētu būt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums jāplāno. Tikpat labi jūs varat attaisīt vaļā internetu veikalu vai izveidot kādu platformu vai pieslēgt PayPalu, bet jums tas maksās dārgi, jo PayPalā mums arī ir komisijas maksa, un katrā no šiem te platformām ir savas komisijas maksas par pārskaitījumiem, par ieturējumiem, par reklāmām, par to, ko viņi nodrošina. Tas viss ir jāizpēta. Un jābūt skaidrai bildē, kā tas spēlē, kā es varu palīdzēt, ja jums ir ideja un jautājums, es varu palīdzēt jums salikt to ainu, kā jums jādara. Tas. Jums vajag to. Jā, tas ir iespējams, to var izdarīt, bet laicīgi plānojot, jo arī ja mēs no Latvijas kaut ko vedam uz citām valstīm, ik sevišķi preces, un mēs esam tajā valstī piesaistījuši kaut kādus cilvēkus, ir kaut kādas noliktavas vai veikali vai kaut kāds
vieta, kur jūs atrodaties. Tur varētu arī būt tas jautājums, vai tur nav jāreģistrē. Nepietiek ar uzņēmumu Latvijā, nepieciešama pārstāvniecība tajā valstī. Vēl ir tāda lieta, ja jūs darbojaties tajā valstī, svarīgi saprast, vai jums nav jāreģistrējas tajā valstī PVN maksātāju reģistrā, jo jūs jau tirgojat PVN maksātājiem vai sniegt pakalpojums PVN maksātājiem, un ir konkrētas valsts noteiktais slieksnis, kādam viņam jābūt. Nu, lūk, šodien es esmu tādā raitā solī izgājusi cauri ļoti neparastai un diezgan tādai starptautiskai tēmai. Man pašai diezgan labi patika viņa stāstīt. Es ceru, ka jums radošie nebija pārāk sarežģīti un es centos maksimāli vienkāršāk, lai jums būtu saprotamāk. Un nākamās divas tēmas jau bija ieplānotas, iekaltas kalendārā un ir zināmi datumi, un tas nākamā reize ir 13. septembris 5. Šoreiz, diemžēl, man vajadzēja ātrāk drusciņi, jo man ir viens cits pasākums pēc jums, un līdz ar to es piedāvāju nākamo tēmu 13. septembrī par darbiniekiem, kas ir darbinieki, minimālās sociālās iemaksas, darba līgumi, uzņēmuma līgumi, atskaites un kā viņus atšķirās un kuros gadījumos jūs varat slēgt darba līgumu. Nu, darba līgumu jebkurā gadījumā var slēgt, bet lai nebūtu tā, ka jūs nodarbināt cilvēku, bet reāli viņam nav nekādu sociālo garantiju un jums draud kaut kādas problēmas no darba inspekcijas vai no valsts dienesta, tad līdz ar to iziesim cauri šīm tēmām. Tas vairāk ir tā kā tiem, kas nodarbina darbiniekus un tiem, kam ir jāalgo darbinieki, tas varētu būt NVO sektors, tas varētu būt arī paši saimnieciskās darbības veicēji. Un 27. septembrī, arī trešdienā, tad es pieskaršos 3. ceturkšņa atskaitēm, kas ir saimnieciskās darbības veicējiem un mikronodokļu maksātājiem. Un varbūt tās arī būs kaut kāda informācija par to, kas nākotnē var būt, kādas darbības, kādas lietas notiksies, jo šobrīd tik ir zināms par pagaidām nekādu izmaiņu gluži nav, bet nākamgad varētu būt kaut kādas izmaiņas. Cik sevišķi nav zināms, vai autora atlīdzības būs vai nebūs. Tā kā paldies jums, un es ceru, ka šodienas tēma nebija pārāk smaga un bija saprotama, un es centos izstāstīt, izskaidrot, lai būtu saprotams, ka starptautiskā vidē var darboties, bet ir jāsaprot to, ka ir jāizpilda vairāk mājas darbi. Jāsaprot, ko mēs gribam, kā mēs gribam un kur un kādā veidā. Un tad mēs jau varam, es ceru, ka Lita bija skaidrs un varēja saprast, nebija pārāk sarežģīti. Labi, jauku vakaru, un tad tiekamies 13. septembrī. Visu labu!